2015. gada 13. maijā Ventspilī tika sumināti lielie nodokļu maksātāji 2014. gadā, un tāds Aivars Lembergs pasniedza laureātiem atzinības raksts un balvas. Manā rīcībā ir nonākuši divas no tām. Viens ir atzinības raksts un viena ir balva. Lieta ir tāda, ka Lembergs pasniedzot raksts ir pielaidis ļoti būtisks gramatisks kļūdas. Izrādās, ka mēs, cienītie skatītāji, neatrodamies Ventspilī, kā rakstīts ir tāds plāksnes iebraucot tajā, bet gan Ventspilī. Acīm redzot, ir mainīts pilsētas nosaukums. Otra kļūda parādās šajā atzinības rakstā. Izrādās, ka latviešu valodā ir mainīta arī gramatika, un vārds dalīšana notiek pavisam savādāk. Ko man gribās teikt? 2011. gadā tieši Lembergs un Ventspils pilsētas doma izsmēja Baibu Sipenieces, ka tā bija rakstījusi kādu ēpasta vēstuli, kurā izrādījās bija ļoti daudz gramatiskās kļūdas. Pat tika sarīkots konkurss, un Sipenieces kundze Ventspilī notiekošajos jūrnieku svētkos tika izsmieta. Šajā svētku reizē mums ir viens tāds amizants notikums. Kā zinat, pēdējā laikā mums nav garlaicīga, Latvijā nekad nav garlaicīga, bet īpaši pēdējā laikā. Un lūk, šo divu vadītāju vietā bija paredzēta cita kompānija, un viena no tām bija tāda kultūras svētbilde Latvijas, latviešu izcilākā valodas zinātāja, tāda Sipeniece, kura tur atteicās vadīt šo svētkus, ja esot slikta pilsēta, slikta ventspilnieks, slikts priekšnieks. Un uzrakstīja iesniegumu, kurā bija 16 rindas. Un kad mūsu kultūras darbinieki izlasīja šo iesniegumu, viņi saskatīja, ka tur diezgan daudzi kļūdas. Un tad rādās doma, uztaisīsim konkursu. Tagad ir man jāprasa Lemberga kungam, kad viņš atvainosies sabiedrībai, nodokļu maksātāju laureātiem par šīm ļoti būtiskām kļūdām, un kā tas saskan ar viņa toreizējiem izteikumiem un toreizējiem ņirgām attiecībā uz Baibu Sipenieci. Uztaisīsim konkursu!